Nākamās 20 minūtes viņas pavadībā. Kā būt labam līderim? Paldies! Labdien! Es esmu personāla vadības un komunikāciju konsultante Ērdā. Mūsu uzņēmuma misija ir palīdzēt dažādām organizācijām kļūt par labākiem darba devējiem. Mana tāda personīga pārliecība ir, ka organizācijas ir labi darba devēji tad, kad tajos strādā kompetenti vadītāji. Un es ticu, ka daudzi no jums ir pārliecināti par to pašu, vai ne? Vadītāju attīstība vai līderības attīstība ir tāda neparejoši aktuāla tēma, un informācijas par to ir ļoti daudz. Apmācību uzņēmumi nāk pie mums ar gan jaugnākiem, interesantākiem piedāvājumiem. Mēs lasām par obligātām nākotnes līdera prasmēm, vai ne? Tad paši vadītāji nāk pie mums un saka, ka, iesaki man kaut ko, man vajadzētu attīstīties. Tad atkal ir vadītāji, kas nenāk pie mums, un tad mums iezogās tāda sajūta, ka vai viņi vispār tur attīstās, vai ne? Kā saprast, kuras ir tas tēmas, kas pa īstam dos pievienoto vērtību gan organizācijai, gan vadītājiem, gan darbiniekiem? Tas ir ļoti svarīgs jautājums visu laiku. Mēs Ērdā ļoti mīlam datus. Un šie ir dati no aptaujas, kas tika veikta starp personāla vadītājiem Baltijā, kur paši personāla vadītāji atbildēja, kādas ir viņu taktikas attiecībā uz prasmju attīstību. Un tad 65% personāla vadītāju saka, ka viņu pieejas ir izkliedētas, ka tām ir tāds gadījuma raksturs. Cik tāda pieeja ir efektīva, mēs varam katrs pie sevis pats spriest. Visticamāk nav ļoti efektīva, bet kaut kā tā mēs dzīvojam un īstenībā turpinam dzīvot. Runa varbūt nav šobrīd par to, bet runa ir par to, kā šovasar mēs Ērdā nolēmām, ka mēs gribam saprast kaut kā labāk, kas tad ir Latvijas vadītājiem nepieciešamas attīstības tēmas. Un mēs ieskatījāmies datos, ko mums sniedz X-indeks aptauja. Tā ir darbinieku pieredzes aptauja, kas ir viens no Ērdas produktiem, kuru izmanto virkne mūsu klientu, ļoti dažādas organizācijas. Un mēs apkopojam visus datus, kas tika ievākti 3 gadu laikā, pēdējo 3 gadu laikā, kur bija 8000 respondentu, un kur darbinieki novērtēja dažādus savas darbinieka pieredzes faktorus, pavisam tādi ir 41, un tad mēs varam redzēt, kurus faktorus darbinieki Latvijā novērtē labāk, kurus novērtē netik pozitīvi. Protams, šie dati neņems vērā kaut kādas jūsu organizāciju ļoti specifiskas vajadzības. Bet tā reprezentācija ir gana plaša, ir pārstāvēti ļoti dažādi lielumu uzņēmumi, ir pārstāvētas arī ļoti dažādas industrijas, lai mēs varētu pateikt, ka daudz viet Latvijā vajadzētu būt ļoti līdzīga situācija. Tātad, kas ir tie faktori, kur darbinieku pieredze nav pati pozitīvāka? Izaugsme, labbutība un atlīdzība. Tātad jūs redzat šeit stabiņos tos jautājumus, kas ir lejas 10 jautājumi pēc darbinieku novērtējuma. Piemēram, jūs varat redzēt, ka otrais no lejas ir apgalvojums, ka uzņēmumā ir pieejamas karjeru veicinošas programmas. Tad tas ir par izaugsmi. Ļoti zīmīgi ir tas, ka visi aptaujā iekļauti jautājumi par labbutību, visi ir starp bottom 10, lejas 10 jautājumiem.
Un tas ir neskatoties uz visiem mūsu ieguldījumiem pēdējos gados augļos, jogās, psihologu iekļaušanā, apdrošināšanā un tā tālāk un tā joprojām. Labbutība ir kaut kas, kas joprojām iztrūkst. Nu, un laikam nevienu neparsteidz jautājums par atlīdzību. Kaut gan man ir jāsaka, gribu pievērst jūsu uzmanību, kā tas ir 10. no lejas. Nav 1. un nav 2. Jo, kad mēs ērdā veicam iedzīvotāju aptaujas par to, kādi faktori ir vissvarīgāki, lai izvēlētos darba devēju, parasti šis ir 1. vai 2. Ja? Tā kā šeit es pieļauju, ka šie cilvēki strādā uzņēmumos, kuros kāds interesēs par viņu pieredzi. Nu, visticamāk, tie ir arī uzņēmumi, kas daudz maz atbilstoši nosaka atlīdzību. Nu, tas ir mans pieņēmums. Ko tad tas viss pasaka par vadītāju attīstību? Nu, tad pēc kārtas. Runājot par izaugsmi. Pagājušā gada McKinsey pētījums saka, ka karjeras attīstības un izaugsmes trūkums bija top 1 iemesls, kāpēc cilvēki mainīja darbus. 50% darbinieku globāli, tas ir tas pats pētījums, pasaka, ka viņi mainīja darbu tieši tāpēc, ka organizācija trūka padomā par karjeras attīstību. Ko tad tas nozīmē vadītājiem? Nu, pirmām kārtām, balstoties uz manu pieredzi, runājot ar dažādiem vadītājiem Latvijā, man šķiet, ka ir tāds fundamentāls interesības trūkums par cilvēku izaugsmi. Vadītāji rūpējās par biznesa KPI-iem, un tā arī jābūt. Jā, biznesa rezultāti ir ļoti svarīgi. Taču mans jautājums ir, kur prioritāšu sarakstā ir cilvēku izaugsme. Jo, diemžēl, ļoti bieži joprojām mēs dzirdam, ka es nestāstīšu par blakus struktūrvienībā esošām iespējām, lai vēl gadiņu pie manis pastrādā. Vai pacelsim algas, lai neskatās apkārt. Nevis, lai algas ir atbilstošas, bet lai nepaceļ galvu, lai nedomā par to nākošo soli. Diemžēl tas tā ir. Mēs bieži vien runājam par to, kā tev ir jāinteresējās par tava darbinieka izaugsmi, vienkārši tāpēc, ka aizies, un vēl jau vairāk aizies neapmierināts. Un būs negatīvs vēstnieks darba devēja tēlam. Ja mēs spējam mainīt šo paradigmu, tad diezgan viegli ir pāriet pie nākoša punkta. Tas ir sākt interesēties par to, kādas karjeras izaugsmes iespējas maniem darbiniekiem ir citās struktūrvienībās, kļūt par savu darbinieku staigājošo reklāmu. Un tādā veidā arī kļūt par tādu talantu magnetu, jo pretēji tai intuitīvi domāju, ak, Dievs, tad manis visi aizies. Nē, tad visi gribēs nākt pie tevis. Nu, un, protams, coachinga un mentoringa prasmes, ja mēs runājam par izaugsmu un karjeras iespējām, tad tas ir vismaz pamatos būtu jābūt vadītājiem. Labbutība. Kad es runāju ar augstāka līmeņa vadītāju, tad pēdējā laikā es jūtu, ka tas gandrīz vai palicis par tādu lāmu vārdu. Tā kā, vai tiešām mēs esam atbildīgi par visām sliktām sajūtām, kas ir darbiniekiem? Nu, protams, ka nē. Bet mums ir jāsaprot konteksts. 9% no globālā IKP ir izmaksas, kas ir saistītas ar nelaimīgiem, nemotivētiem, vienaldzīgiem darbiniekiem. Latvijā 3,3% no IKP ir izmaksas, kas ir saistītas ar neadresētās mentālas veselības problēmām. Un es ticu, ņemot vērā, ka mentālas veselības problēmas Latvijā ir dziļi stigmatizētas, un mēs pat negribam apzināties tās lietas, kur nu vēl ziņot, jā, tad es domāju, ka realitāte ir daudz skarbāka vēl par datiem. Bet ko var darīt vadītājs? Un pirmam kārtām parūpēties par sevi. Mēs varam bezgalīgi daudz, un es ticu, ka personāla vadītāji, kas šeit ir stāstīti par fizisko labbutību, emocionālo labbutību, finansiālo labbutību, mācīt darbiniekus, bet kamēr vadītājs
jutās veiksmīgs tikai tad, kad viņš ir ārkārtīgi aizņemts un stresā. Diemžēl darbinieki nejutīsies savādāk. Kamēr vadītājs nevar laicīgi aiziet no darba, kamēr vadītājs nevar paceltu galvu pateikt, es rītdien būšu vēlāk, jo es eju sporta zāli. Cik mēs uzdrošinamies kaut ko tādu vispār tā pateikt kolēģiem. Un mēs turpinam izplatīt šo izsīkuma kultūru, ja? Culture of exhaustion, man ļoti patīk angliski tas skan, kas ir tas, kā mēs dzīvojām. Nākošais tāda ļoti svarīga paradigmas maiņa, manuprāt, ir, kā mēs domājam par laimi. Un tas ir arī tas, ko bieži vien mēs dzirdam no vadītājiem, ka man nevajag, lai darbinieks ir laimīgs. Man vajag, lai viņš ir produktīvs. Vai ne? Mēs taču biznesā esam. Prieka pēc neinteresē, svarīgs ir sniegums. Bet tā interesanta nianse ir, ka laimē ir produktivitāte. Apmierināts darbinieks izdara vairāk un labāk. Vai tas notiek pats par sevi? Nē, neviens nav atcelis snieguma vadības sistēmas un visus paņēmienus un visas metodes, bet tas ir daudz vieglāk ievest, ja cilvēki jutās apmierināti. Tā kā tā ir vēl viena pārdoma, kā mēs domājam par laimi. Vai tas ir kaut kas papildu, nice to have, vai tas ir resurs, kuru ir vērts izmantot, tajā ieguldīt un to izmantot. Atlīdzība. Pēc McKinsey pagājušā gada pētījumā otrais biežākais iemesls, kāpēc cilvēki maina darbu. Burtiski pagājušajā nedēļā notika tādas atalgojuma brokastis, es ticu, kā daži no jums piedalījās, kur mēs runājam par jauno direktīvu, kas stājās spēkā 26. gada vidū, kas liks uzņēmējiem, organizācijām būt caurspīdīgākiem, skaidrākiem attiecībā uz savu atalgojumu politikām. Un ļoti interesanti, kā diskusijās, kas tur notika, nemitīgi izskanēja tā doma, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem personāla vadītājiem būs tieši vadītāju prasmi trūkums runāt par atalgojumu ar saviem darbiniekiem. Mēs varam salikt visu korekti, ja? Bet vai vadītāji varēs to paskaidrot? Vai atkal būs, tā kā ap šito aizēj parunā arī čāri? Bet skaidrošana ir vitāli svarīga. Šis ir Harvard Business Review pētījums, un mūsu Latvijas pieredze to ļoti apstiprina. Pat ja uzņēmums izvēlās maksāt zem mediānas, darbinieki turpina būt apmierināti, ja viņiem to izskaidro. Darbinieki saprot, un darbinieki gatavi ir sadarboties, ja ir skaidrība par spēles noteikumiem. Komunikācija, tas ir tas svarīgākais. Bet, jūs zinat no ikdienas, ka vadītāji jutās ļoti nekomfortabli šādās sarunās, daudzi vadītāji. Un viena lieta, man šķiet, ir ļoti vienkārši labojama, tas ir zināšanu trūkums. Bieži vien vadītājs vienkārši nezina, kā atbildēt uz jautājumu, kāpēc inflācija nav nosakta šogad ar algas pārskatīšanā. Ja? Bet tas atbildes arī nav nekāda liela zinātnē. Tas neprasa daudz laika saprast, iedziļināties un iemācīties. Un tas jau var mazināt diskomfortu. Un pārējais ir jau tāda praktizēšanas vaina. Ja mēs novedam 3, 5, 10 tas sarunas, tas velns vairs nav tik melns. Protams, šeit blakus es lieku arī atgriezniskas saites sniegšanas un tādas vispārējas komunikācijas prasmes, jo vadītāji bieži vien izmanto jautājumu, to atalgojuma jautājumu kā tādu galveno vai pat vienīgo motivācijas faktoru. Ja nav alga, tad ko jūs nomais gribat, kā lai es viņus motivēju? Ja jūs izvēlēsieties mācīt vadītājus par atalgojuma principiem, tad blakus kaut kur var arī atgādināt par atgriezniskas saites sniegšanas pamatprincipiem un citiem faktoriem, kas motivē darbiniekus. Un tā. Es laikam nepastāstīju neko tādu revolucionāru, bet man šķiet, ka ļoti būtiski saprast, kā vadītāju attīstība
arī nenotiek caur lielām atklāsmēm. Ļoti vienkāršas lietas. Iemācāmies runāt par karjeru. Iemācāmies runāt par algām. Mēģinam parūpēties par sevi mazliet labāk. Tieši spērot tos nelielus soļus, nevis tverot uzreiz tā kā emocionālo inteliģenci visu no līdz. Tieši šādā veidā es ļoti ticu, ka mēs aiziesim pie lielām uzvarām. Paldies! Liels paldies! Man šķiet, ka tomēr bija daudz labu un lielu lietu. Varbūt ir kāds jautājums no zāles, pirms es uzdodu savu jautājumu. Jā. Kaķa, vai tu plāno ar šo saturu iet uz kādu vadītāju konferenci, vai tu jau esi bijis kādā vadītāju konferencē? Tāpēc, ka tas, ko tu tikko teici, droši vien, ka būtu jādzird pašiem vadītājiem. Tas, ka mēs, arī Čārs, to zinām, un daudzas lietas tikai apstiprināja, tas ir riktīgi forši. Bet es domāju, ka ar šo saturu ir jāiet pie viņiem, un viņiem ir jāstāsta tieši tā, kā tu šeit to stāstīji. Paldies! Paldies par iedrošinājumu. Te ir jārunā ar Daņusu, bet mēs stāstam vadītājiem. Mēs, tā kā ne lielās konferences, bet stāstam. Paldies, liels Katja, par prezentāciju. Ja vēl kāds jautājums? Te neko nevar redzēt vispār. Jā, es saku, ir bailīgi uz tās skatos, kad uzkāpt. Liels paldies par to, ka bija drosme uzkāpt. Paldies.